Tā, tagad tu ne tikai mani redzi, bet arī dzirdi. Super. Mēs taisam tad sarunu sēriju. Tu esi pirmais godātais viesis, un paldies liels, ka piekriti. Es nebiju gaidījis, ka tu piekritīsi, bet es tev faktiski pirmajam arī aizsūtīju. Bet šodien tas stāsts nav par mums un par gradzeniem ar stāstiem. Tas stāsts ir kā reizi par tevi, un es gribētu, lai tas formāts ir. Es speciāli neko neesmu lasījis un skatījies par tevi tik daudz, cik es zinu. Un esmu sekojis sociālajos tīklos līdzi, tā, lai man pašam ir interesanti. Un faktiski šī saruna, lai piedod man vispārējie, bet es ļoti, tā ir man interesanta saruna, kuru es kā pratīšu, tā arī, kā man būs interesanti, tā arī es vadīšu. Lūk, tālāk. Bet pirms mēs pārējām pie taviem stāstiem, es bišķiņ iepazīstināšu cilvēkus, kā es tevi zinu, lūk, no kurienes es tevi zinu. Lūk, ja kaut kur es sāku pa daudz stāstīt, tas saka stop. Lūk, pa šito vairāk nevajag. Vārds saruna, es klausos, tas piedod. Lūk, un tā kaut kā. Vienmēr sakot, ar Jāni mēs esam strādājuši kopā vienā darbā. Viņš ir pārdevis fotoaparātus, es esmu pārdevis kopēšanas tehniku, un ne tikai, arī printers un vēl vis kaut ko citu. Lūk, un pēc tam mums ir bijis kopējs biznes vai biznesa projekts, fotoparks, un pēc tam Jānis ir, mūsu ceļi ir šķīrušies, es esmu aizgājis uz apmācībām, kuras esmu sabijis faktiski pēc tam kaut kādus gadus 10, un šobrīd es esmu no apmācībām laukā, un esmu piesēdies pie juvelieru galda. Tā kaut kāds izskatās šobrīd, lūk, tā kā visi gradzeni, kurus mēs taisam, šobrīd es taisu lielā mērā viens pats. Protams, ka man ir kaut kāds lietas, ko piepalīdz, un tā kaut kā. Man pēc tam nesen jautāja, ar ko es lepojos, bet tā kā tā nav saruna par mani, lūk, tad es labāk pajautāšu tev, vai ir kaut kas tāds pēdējais, ar ko tu lepojies? Gan tu sāc tā no Lielgabala, bet jāsāk, es gribēju pateikt, ka mēs neesam šodien skaitīt 19 gadus, mēs neesam runājuši. Un es esmu ļoti pārsteigts redzēt to fonā tās stangas un tās plaķenes, un tā nav butaforija. Jā, mikroskops un tā tālāk. Rokdarbnieks. Ļoti labi. Man piemēram, man patīk koku darbi. Man patīk zāģēt, naglot, krāsot. Tas tas, ko es daru, kad es nefotografēju. Fēni. Un atgriežoties pie šī jautājuma, vai tu drīkst arī pateikt, ka tu neatbildēsi, protams, bet vai kaut kas tāds? Tas ir pirmais, tas ir sarežģīti. Ok, super. Ko es lepojos? Sarežģīti. Ar savu meitu un savu sievas lepojos. Jā. Super. Tā kaut kā. Man tad, kad pajautāja, ar ko es lepojos, tad es izmocīju, man ļoti bija jāizdomājās, un es pateicu par to, ka pagājušā gadā tāds lepošanās pasākums bija par to, ka es Laimai Jansonai savilku zelta stīgas koklai. Lūk, un tas bija tāds, man ļoti liels gandarījums, tīri personīgais. Lūk, par to, ka tas izdevās, kaut gan es gribēju vairākas reizes jau padoties un pateikt, viss, ka nebūs, ka jāspēlē būs ar misiņu vai varastīgām un tā kaut kā. Tādas lietas. Tā, ok, feini. Tas, ko es piedāvāju, bišķiņ aprunāties ap un par fočēšanu, par kāzām un par taviem stāstiem. Ja būs beigās, un es arī aicinu skatītājus uzdot savus jautājumus, es beigās noteikti, ka nolasīšu un arī uzdošu. Un, pamēram minūtes 45, varbūt līdz stundai nevairāk, ja? Un tā kaut kā. Kur ir Mārtiņš vecs, ka gan es lepojos ar to, ka man ir radu lokā tik talantīgās kā Jā. Jā, radījums. Super. Ideāli. Tā kaut kā. Labi, es slēdzos uz jautājumiem. Man līga no Latvijas, jā.
Okay. Nu, tā kā vēlreiz paldies, ka atsaucies un piekriti, un tas kaut kā bija feini un viegli un tā. Un, jā, kā tu nonāci pie fočēšanas, un, kad tu sāki, cik sen tas bija un tā? Vispār pie fotografēšanas, tas man gan ir sen. Man vienmēr ir interesējuši zvaigznes. Tas jau ir dzirdēts tāds, bet man ir interesējuši zvaigznes, ja? Un to rats var redzēt tikai to, ko tu vari redzēt, bet ja tu to nofotografē, tu vari gaismu uzkrāt. Respektīvi, no tās pašas vietas, Valmierā, Gaujamalā, tu redz daudz vairāk nofotografējot, nekā tu redz ar aci, un nācās uzmeklēt fotoaparātu. Un Valmierā fotoaparātu varēja dabūt tikai fotopulciņā, Valmieras ģimnāzijā. Un mēs gājām fotopulciņu pie meistara Aleksejs Koziņets, fotogrāfs no vietējās avīzes, un ierādīja. Man bija tās filmiņas, svēmas pēc 2 santīmiem gabalā. Vecas filmas tās bija, tāpēc vajadzēja bišķi jaudīgāks attīstītājs izmantot, lai būtu kontrasts, un tā sakas. Okay. Skolā pasākums, jā. Visiem pasākumiem es biju savu krāsēnu filmiņu un aiziet. Tas bija kaut kādi, tev ir kaut kādi gadi 30 atpakaļ, apmēram. 6. es pat teikt, jā. Ok, feini, super. Un tad tas jautājums ir, vai tev bijušas arī kaut kādas pauzes starpā, vai tu faktiski esi? Pauze bija, studēju, un kad sāk strādāt. Ja, počiks sāk tirgot, tad bija šiepauzēja, bet pēc tam jau pārdodot fotoaparātus, tur cilvēki nāca pie manis, rādīja savas bildes un sapratu, ka es ar tā māku. Fotogrāfi nāca rādīja, ka viņam vajag to, viņš māk tā, viņš māk šitā, es redzēju, es ar to izdarīt. Okay. Un tā es jāsēt fotogrāfi. Kā tu sāki? Un kā tev vispār tas, kā tu reklamējies, kā tu saņēmi tos pirmos pasūtījumus un kādi bija tie pirmie pasūtījumi? Es fotografēju kāzes, lūdzu, pirmās kāzes bija tāpat Rīgā, šitā te restorāns Ļeņingrad. Bija tāda lieta. Feini? Pirmais man bija ļoti īpernais pasākums īstenībā. Es nezinu, kā. Bija tāds kāds vadītāji pāris, Baibs Siperniets un Valters Krauzi. Un viņi bija baigi vienāši tajā laikā. Tāda absolūtāka, tāda top kāds vadītāji. Tur viss bija tā kā viņiem vajag. Un viņi nonāca pie manis. Viņiem vajadzēja fotografu un videoaparātāru. Mēs paņēmām, man draugs Uģis Brālēns fotografēja Valmierā. Tagad labs fotogrāfs. Viņš bija fotogrāfs, viņš bija videoaparātors. Un tā mēs divi diletanti, absolūti diletanti, nokļuvām tādas tīri priekš Latvijas augstā plaukta kārzās. Es filmēju, viņš fotografēju. Man sāpēt zobs. Jā. Un jāfilmē tās runas, bija rokas kamera, kanoniņš. Bija jāfilmē tās runas un sāp zobs un tik ilgi runā vāks. Bet tajās kārzās iepazinos ar vairākiem klientiem, ar kuriem es strādāju pēc tam. Vai tu esi redzējis tās bildes? Piedod, es tev jautāju, vai tu esi redzējis, vai esi skatījies tās bildes varbūt kādu laiku atpakaļ, un kā tev tā pirmā attieksme bija, vai šobrīd skatoties tās vecās bildes, kā ir? Tās pirmās tās es redzēju, jo tu esi filmēji, un tad bija tā samontēja kaste, tu kaste tā devu, un tā. Vēl man bija pieredze mums kopēja paziņam Harijam, es filmēju kādas. Okay. Jā, bet tad, kad sāk fotografēt, jā, tās vecās bildes, man pat arhīvā viņas tāpat ir, es tās varu atrast un ļoti interesanti apskatīties. Okay. Sen gan neesmu redzējis, bet nav runa tajās vecās bildēs par kaut kādu māksliniecisko izpildījumu, bet tieši vairāk par to, par to saturu, kā balsts. Okay. Jau teiksim tā, pirms 20 gadi. Tev tās pirmās bildes, kādā, ja tā raksturo, tad kādā stilā tu viņus nosauka? Tas ir, ka tā ir reportāža drīzāk, vai tas ir kaut kāds apvienotais stils? Tā reportāža ir absolūti dokumentāls materiāls. Tāpēc, ka, kad es sāku fotografēt, man nebija absolūti, kur to mācīties. Es nebiju bijis īsti kāzās, īsti nebija skaidrs, kas būs, ko jādara, kas ir tas, ko cilvēki gaida, ko cilvēkiem no tā vajag, tāpēc es piedāvāju to, kā es to redzu.
Un tas ir arī tas, kas, domāju, man sākumā palīdzēja attīstīties, izrauties. Ko cilvēki, tavi klienti, ko teica, tad, kad tu viņiem nodevi bildes, un kāda bija tā pirmā atgriezeniskā saite? Patīk. Šitā. Un tu jautāji arī, kas patīk, vai vienkārši Nē, patīk. Jo kādreiz bija savādāk. Tagad tu aizsūti linku un darīts, ja tu to cilvēku vairāk pat īsti neredz mūžā. Vai kādreiz bija tāds process, cilvēks nāca pie tev, skatījās tos fotogrāfijas, tad viņi teica tur jā vai nē, kurš, un tad tu nofotografēji, un tad viņi nāca pie tevis, un tu viņam rādīji bildes, un tad tu skaties, tur bija kā mastar birst. Tu redzi to cilvēku, to prieku, tas bija tāds ļoti pozitīvs moments. Tas ir tas, kas tagad pietrūks, tagad ir bildes, tur uploado, iedo linku, un ir pavērtas Google atsauksmi. Ok, sapratu. Un tu nekādu to drukāto materiālu nedod šobrīd, ja? Tikai digitāli? Tikai pasūta albums, jā. Ja pasūta albums, tad tos es ziemā maketēju. Respektīvi no novembra uz Ziemassvētkiem nē, bet līdz kādam martam tad es taisu albumu. Ok, labi. Es sapratu. Kad tev bija tas, vai varētu teikt, šobrīd tev galīgi neizskatās, vismaz to, ko tu liec Instagramā, tas galīgi neizskatās pēc tādas reportāžas. Tā ir drīzāk augsti mākslinieciska fotogrāfija. Un, kad notika tā pārēja, varbūt tu vari pakomentēt, varbūt atceries. Es nesaku, ka ir notikusi pārēja. Pārēja notikusi tajā, ko cilvēki grib redzēt. Piemēram, ja es Instagramā liktu kaut kāds reportāžas svešiem cilvēkiem, cilvēkiem tas neinteresē. Pirmkārt, Instagrams ir iemācījis, respektīvi, pat ne Instagrams, bet telefons ir iemācījis bildes skatīties vertikāli. Man patīk taisīt horizontāls bildes, tad telefonā viss ir vertikāli. Un tas ir viens, un otrs, cilvēkiem interesē kaut kādas 10 fotogrāfijas no tām kāzām. Okay. Ja? Tas pasākums, piemēram, ko es fotografēju, nofotografēju 3-4 tūkstoši kadrus, es klientam atdodu tur 1500, ja, es no tā izvilku 10, un ja tās būtu tā kā reportāžas bildes, tā uzmanību nevar noturēt. Jo tas Instagrams jau ir, lai noturētu uzmanību potenciālā klienta. Ok, sapratam. Tas bildes ir tādas arī portreti, kaut kas īpatnēs apgaismājums vai kāds saturs. Teikšu, kā ir, nevienmēr ir tas svarīgākais. Kas tad ir tas svarīgākais, ko tu varētu tā kā izcelt? Svarīgākais moments. 100 bildes sekundē tev parāda gar acīm. 1, 2, 3, 4, tu skaties, tie sašķirs nākamā. Ja tev parāda bildi, tu pazūdi. Ok, labi. Tas ir bildi, kurās Instagramā. Ja tu atnāk pie maniem, es tev rādītu savas mīļākās fotogrāfijas. Tic, ka tas būtu cits. Kurus tu man parādītu, burtiski kāds ir tas sižets vai kas ir tas, ar ko viņas ir īpašas tev? Jā, tā ir īpatnē lietas. Tātad, moments, kad es fotografēju, viena lieta, kāda bilde, ko es parādu, otra, ko es pats no tā visu atceros. Okay. Tas ir lieta, tāpēc, ka es aizmirst. Bet man tam visam klāt vēl ir kaut kādas sajūtas, kas man tajā laikā bija, kad tajā brīdī bija, kad es fotografēju. Es saprotu, tas ir ļoti subjektīvi, tāpēc, piemēram, fotogrāfijas atlasa man sieva Ines, kur arī pazīst. Jo viņa nav bijusi klāt, un viņa tā tīri objektīvi apskatās. Šis ir labs, šis ir slikts, šis ir slikts, šis ir labs, šis ir labs. Un ja skrupulozi viņa iziet tālāk, un atšķirot tās fotogrāfijas. Ok. Jo man ir no vidus tā fotogrāfija, tur bija materiāls. Nav interesanti, jā? Interesanti. Ok, labi. Jo man ir tā, ka es esmu līdzīgi, tā kā tu teici no sākuma, ja, par to, ka es arī esmu bijis diletants un kāzu fotogrāfs vienā cilvēkā, es domāju. Ja, un kā reiz, ka mēs gaidījām ar mācītāju, kamēr ieradīsies jaunais pāris, tad mēs tur uztaisīju savas mīļākās bildes, man liekas, ar mācītāju, un tas bija netālu no Izšķiles, tur, kur tā sala, lielais krusts, un tā kaut kā tāda tur diezgan liela. Es jau viņu melnbaltu uztaisīju, un man liekas, ka es pat neiešķievu viņu cilvēkiem, bet tā bija tīrākā reportāža. Ja? Tā. Es vienu reizi esmu šajā te piedalījies, un vairāk es neesmu to darījis, tāpēc, ka man sanāk tīrākā reportāža.
tāds, ka pēc tam Brīvdabas muzejā jāliek ir pasākuma Facebooka lapā un tā, ka var saprast, kā tas ir noticis un kāda bija tā secība, bet tas, ko cilvēki grib, ir smukas bildes ar pozēšanu, vismaz tas, ko es no viņiem tā atceros šobrīd, kaut gan tas arī bija manis gadus 10 atpakaļ, ja ne vairāk, varbūt 15. Tā ir tā lieta, bet man reāli ir tā, ka es vienreiz pamēģināju, un labi, ka pamēģināju, un paldies liels, ka ir, Ko tu gribēji teikt? Līdzīgi tā kā man ar filmēšanu es pamēģināju, neinteresē. Okay. Bet tas, ko tu teici, tas, ko klienti grib, tas atšķirās. Tas atšķirās tīri tā, pēc tautības. Piemēram, Anglijā klientiem ļoti svarīgi reportāži. Viņiem tās placētās bildes, tur rožu dārzā, saulrietā tā tālāk, viņiem principā neinteresē. Kad tas, ko mūsu izpratnē mēs saprotam fotosesiju, tai viņi atvēl tur minūtes 5 līdz 10. Pretī ķīniešiem, Ķīnas klientiem visu dienu ir pakārtot tam fotogrāfijām. Viņi ir gatavi, viņiem ir morning gown, respektīvi no rīta ir bildes naktskreklā, protams, pēc frizieru make-up, bet naktskreklā. Tad ir pirmā kleita, tad ir sarkanais kostīms, tējas ceremonija, tad nāk īstās kāzas ar lielo kleitu, un tad nāk vēl vakarkleita. Respektīvi, visos tajos apģērbos tev ir tādas, tā kā fotosesijas. Portreti. Kur pēc Angļiem ir, 2 ceremonija, tad tiekamies tur vienos, pēdējie tur pieskārieni ar pūderi, ar to pinzeli, tad līga ir gatava, tad uz baznīcu vai uz to dzimtsrakstu nodaļu, kāzas, dzērieni, balli, viss. Un tajā tev ir tāds stāsts, tā reportāža. Kuras tev pašam, pakaļ tu jau gan esi atbildējis, bet kuras tev labāk patīk fočēt? Un, ja mēs runājam arī vispār par tautībām, laikam par tautībām vai par valstīm, cik valstīs tu esi šobrīd fočējis? Es skaitīju, vai ne? Skaitīja bija 36, bet varētu būt plus mīnus kāds 3 vēl. Ok. Un, ja mēs runājam par tādām trim valstīm viseksotiskākajām priekš tevis, tad kas tās bija? Austrālija, Jaunzēlanda un Tunisija. Es atceros, man liekas, ka tu vienmēr esi sapņojis par Jaunzēlandi un ka gribēji tur aizbraukt, vai es... Geogrāfs, es gribu kaut kur aizbraukt. To gan es biju kaut kā piemirsis, gatavojoties šim pasākumam, tad viņš esi geogrāfs ar visām izrietošajām lietām. Kāds Čīlē vai Argentīnā, es pa brīvu aizbraukt. No problēma. Ok, skaidrs. Katoļi, tas nav svarīgi man. Ar ko šīs 3 valstis tev bija ekskluzīvas varbūt vai īpašas tā? Pirmais bija Austrālija, tas bija tas, kas man atvēra acis. Es iepazinos ar Austrāļu fotogrāfu pirms tam. Viņš bija atbraucis uz Rīgu, mēs kopā fotografējām. Jā. Un tad es braucu pie viņu uz Austrāliju, un viņš man atvēra acis, respektīvi, kā izskatās biznesa īstenībā. Atklāti sakot, cik var paprasīt, kā izskatās fotogrāfijas, kuras klientam interesē, respektīvi, tur aizmirst to reportāžu, vairāk koncentrējas uz to, kā tā līga izskatās, un kā izskatās viss, ko klienti ir samaksājuši. Tur puķis, galds, tur iekārtojums, pats tā māja, vai tā ir indarīta vai kas. Tev to viss ir jāizstāst. Tev ir jāizstāst viss, par ko klients ir domājis. Ja viņš ir tagad negulējis, lauzīt galvu kādā tajā vidē viņš precēsies, ko viņš šoks mugurā, ko tur dekorēs, tad to viss jānofotografē. Tā Austrālija, tas man bija tāds acu atvēršana totāli. Ceļojums. Es uzreiz pajautāšu par to, ka vai tu arī jautā klientiem, kas ir tas, kam noteikti būtu jābūt, vai tu to jūti kaut kādā veidā? Es šajā ziņā neesmu tas profesionāls. Man nav tur tā anketa, ko aizpildīt. Un tā. Es vairāk ierodos un pagrozu galvu, skatos, kas te ir, no kur gal sākt. Es tā pieeju. Es esmu mēģinājis šitā organizētību, bet sirdī es neesmu organizēts cilvēks.
Es esmu tik organizēts, ka es esmu nopērku savu avio biļeti, es zinu, kur man cikos ir jābūt, un es esmu klāt. Un tad es strādāju no turienes. Ok, labi, sapratu. Plāni, nē, tā man tas nebūšies. Super, par nākamajām varbūt valstīm, kas tur bija Austrālija, mēs bišķiņi izstrādājām. Jā, tad bija Jaunzēlanda, tas bija, tālākais, kur es esmu bijis, tur bija īpatnēji vispār nokļūt, bet par nokļūšanu interesanti, tāpat Tunisija, jā, varbūt kāds jau būs dzirdējis, tas bija sarežģīti, man viena dāma uzrakstīja, ka grib, lai es fotografēju kādas Tunisijā, un tā viņa pazuda, un tam viņa 2 nedēļas pirms kāzām uzradās, un es tieši biju ticis saļā no vienam citām kāzām, vienīgās mūžā, kuras es esmu atteicis to tā, bet tas ir. Jā. Bet, un šī man saka, vai tu brauc šurp? Es saku, jā, bet, pavēl, es nevaru dokumentus nokārtot, vajag mēnesi vīzai, man tur pasi jāsūt, kurš tur. Es saku, nē, tu tiks iekšā, viss kārtībā. Atsūt man 2 ar iPhone šīs dokumentus, uz abiem rakstīs, tas ir vouchers. Viens raksta, ka es esmu turismu grupā no Parīzes, viens cilvēks, un otrs raksta, ka man ir norezervēt viesnīcu 3 naktīm. Okay. Labi, es kāpu lidmašīnā, tas bija no Southamptonas uz Parīzi, tad no Parīzes to Kartāgu, uz Tuniciju, izkāpu eju uz to robežu kontroli, rāda savu pasu tai dāmai, šī saka, nebūs. Nelaidz iekšā, nelaidīs man iekšā, viņa saka, tev vajag voucheru. Kāda runa, kur ir 2 gabali? Paceļ roku augšā. Nāk kaut kāds maiņas vecākais arābs tur tādā mūsā, un viņš saka, šits nāk iekšā. Izrādās, otrā pusē bija līga vai tēvs, korumpēts cilvēks, viss bija nokārtojis. Līdz pēdējiem brīdim es nezināju, tikšu iekšā, netikšu iekšā. Principā bez vīzes, bez dokumentu, kā bez dokumentiem pasīt man bija. Labs. Un tad bija otrs, jātiek ārā, man samaksāja skaidrā naudā, un man bija vairāk naudas nekā deklarēts. Jā. Un tā kā jāpēc ārā, tas skaties, tur viss pārbauda, pilnīgi viss pārbauda. Es biju baigi gudrais, es naudu noslēpu makā. Un tu maku neizdomāji pārbaudīt, vai ne? Nē, tur bija 10 galdiņi un 9 pārbaudītāji, un viņu rotācijas kārtībā, un man palaida cauri, man nepārbaudīja vispār. Okay, labi. Bija arī pavasara laiks tieši, un tur bija tā nedrošāk tā situācija, un tad viņi piegāja tam visam tā skrupulosāk pārbaudīt. Vēl kaut kas tur notika, vai ar to tas bija īpašs šis te gadījums? Jā, pats pasākums bija, tur bija 2500 cilvēku, tur bija 7 fotogrāfi kopā, pa ko es neko nezināju. Priekš kam tik daudz? Tur bija modas fotogrāfu komanda no Parīzes, es biju līgavs fotogrāfs. Ok, tad tev bija speciāli kaut kāda loma. Es visu tos 2500 cilvēkus tur, štancēju. Bet man bija līgavā jāstrādā. Bet tad, kad bija modas fotogrāfi, tad viņiem bija tieši tāds pašs dipspults, kāds man bija, Bowens. Jā. Tieši tāds kādreiz. Okay. Es zināju, kā es to savu zipeni. Es strādāju viņa gaismā. Jā. Bet, pasākums ekscelents, jā, 2500 cilvēku kārtīgi. Ir ko atcerēties. Tur man vajadzētu atcerēties. Es kā reizi arī, lai ne tikai, ka tu atceries, bet arī mēs ar pārējiem. Es pa dienu vazājos pa to pilsētu, iedomājos, viss balts, viss pilsēta balts. Un stāv milzīga amerikāņu mašīna no 50 gadiem, kurai es to mašīnu nofotografēju. Pienāk tas vakars, ka tā ir līgavas mašīna. Un viņi tek vēl joprojām, katrs vaļā vai kas, nezinu, nelūrēju apakšā, un tā mašīna noslāpa kāds 15 reizes līdz tai vietai, kur mēs aizbraucām. Līgavas bija ļoti dusmīgs un vēl. Līgava nokavēja 5 stundas kādas, jo viņi taisīja frizūru. Kārtīga dāma, nekas jau tur baies nav. Uz tādu augstumu, un tas tornis viņš gājas. Tad te bija tāda stiepla, kas bija ielīmēta ar skoču nopūderēts, lai tas tornis turās. Saprot? Tas prasa laiku. Kā izrādās. Pirms mēs pārējām pie trešās valsts, man bija jautājums, es kādreiz gatavojos, vai tu esi kādreiz atteicis kāzas? Jā, tu esi vienreiz atteicis kāzas, vai tu atceries, kāpēc, un kas bija par jums? Jā. Viens iemesls bija
un sadunājās ar mani cilvēku. Process viss bija normālais, viss bija parastais, viss to vienojāmies. Uzrakstīja līgumu, iemaksāja man avansus, viss kārtībā. Pēkšņi man zvana Līgavas māte. Saka, Johādī, kas tas ir? Es esmu daktere, kāpēc es pa dienu pelnu mazāk? Kā tas ir, ka tu tik daudz, tas naudas, tālāk. Es tu pa dārgu ņēmu un tā tālāk. Tā Līgavas māte, pēc tā, kad es jau sen esmu vienojies par visu, ar klientiem, pēkšņi ir māte, kas nokontrolēs visu un visu nokārtos. Es saku, nezinu. Nav man te īsti, nav man te visu ko pateikt. Paiet stundu, zvan tēvs Līgavas. Viņš saka, Jāni, klausies, man te mājās ir karš, meita ar sievu vairs nerunā. Domā kaut ko. Es saku, labi, viss kārtībā, es jums iedošu 250 drukātas fotogrāfijas, jo, ko man tas painīs, jau neko nemaina. Jā. Vienojāmies. Tad vēl bija vēl kaut kādas pāris sarunas, kur atkal tā māte uzpeldēja. Tad es teicu, ka paldies man neinteresē, jo tās ir gan kulturāls atšķirības, jā, bet es fotografēju kādas tev un tev, nevis tavai mātei. Ja man tai mātei būs jāliec muguru visu dienu, ko tu tur nofotografēši, neko nenofotografēšu. Sapratu. Tagad sapratu, par kur tā. Labi, tad bija šī... Izsakots, jā, bet tāds es esmu. Klau, viss ir ļoti, ļoti ok, un es, piemēram, esmu ļoti par to, lai tur atdot avansu, paklinītos un atvadītos. Jā, un viss, un tā. Es atdevu avansu un viss kārtībā, un tad tieši man tā dāma uzradās vēl vienreiz, kas par to Tunisiju viņa bija pazudusi. Es tieši braucu uz Parīzē, es viņu satiku vienā viesnīcā, vai visu vienojāmies, un viss notika. Ir ko atcerēt. Klau, kā tev izdevās vēl pirms es pārējiem par to trešo valsti, es tomēr gribētu, vai tu tagad gribēsi par to pastāstīt? Nē, šī bija trešā. Pa vidu bija Jaunzēlanda. Teicu, tas ir vienkārši tālu un interesanti. Man kā ģeogrāfam bija interesanti. Plus okeāni apskatīties tā kārtīgi un redzēt Idīgi. Tad man tas jautājums ir, kā tu tiki no Latvijas fočēt ārpusē kāzas? Tā ir dzīve, vecīt, tā ir dzīve. Respektīvi bija mājaslapa, Fotopakts LV bija latviski un flešā. Jā. Runājām pa gadu 2007. Bija flešā, smukla, sarežģīta, taisība, tā tālāk. Bet meklēju risinājumu, lai uztaisītu mājaslapu, HTML. Jā. Un tur bija atrada tādu piegādātāju, viņš bija no Amerikas, saucās Sitewelder, kurā uztaisīja mājaslapu. Un bija viens liels kāzus, nevarēja garumzīmi ielikt. Jānis Ratnieks fotografiju. Jānis Ratnieks fotogrāfs. Uztaisīja angliski. Ok. Un tā tas noindeksējās un aizgāja kaut kā, ja? Jā. Tad nākamais, tur kāds fotografu asociācija Anglijā. Tur es savukārt, Anglijam tāda īpatnēja lieta, ka dzīve grozās ar pasta indeksu. Indeks, tas ir baigs svarīgi, pasta indeks, šitāds reģistrācijas visu ar pasta indeksu. Es uzrakstīju, ka man pasta indeks ir Latvijas vēstniecība Anglijā. Es tikai viņam arī spams nāca, vēstules nāca, jo Anglijā es no sākuma, no Latvijas, mums. Ja nemaldos. Man pirmā adrese, Latvijas vēstniecība, bet tā jau arī ir funkcijas te vēstniecībā, ja? Pārstāvjas ar cilvēku. Tas gan, jā, tā kā, lai pilda, jā, viss ir pareizi. Šitā pieminējis, un tur atkal sarežģītākais bija, kad tu ārzem cilvēkiem rādi savu latviešu portfolio, jā, viņi nesaprata. Viņi nesaprata, kāpēc Līgavens tā dāma nes par tiltu, par vienu tiltu, par otru tiltu. Viņš, protams, man arī būs jānes. Nē. Tas ir tavs, tāds kā viņas būs, tāds arī fotografēšu. Bet, jā. Okay. Tas arī bija tas posms, tiešām tā, uztaisīja mājaslapu angliski, jo negāja garumzīmes. Es no sākuma uztaisīju tā kā latviski, jā, aizsūtīju, fotogrāfiem fórumu, kuros to aizsūtu, apskat man jau no lapu nokomentē. Jā. Viņš saka, baigs tu pat savu vārdu nemāku uzrakstīt, es domāju, nemāku uzrakstīt, garumzīmes neiet. Uztaisīju tā angliski. Okay.
Tagad sapratu, jā, ka bez garumzīmēm, acīm redzot, iet uz eksportu bišķiņ labāk nekā ar garumzīmēm. Tā vismaz izskatās šobrīd. Kāpēc tu esi izvēlējies UK par dzīvesvietu? Es tu dzīvoju, 10 gadus nedzīvoju. Bet tu esi dzīvojis tur vai nē? Vai man tikai tā ir? Dzīvoju, kādu laiku bija tāda lieta. Ok, un šobrīd? Rīgā, ja? Rīgā. Un mēs neesam satikušies, ja? Sanē. Un mēs tagad laivā runājam. Šis ir visspēcīgākais šeit visā pasaulē. Es biju pārliecināts, ka tu esi Anglijā un tā. Vismaz tāds izskatījās. Tur bija mums slēpot. Tas ir labi, ka tas tā izskatās. Tā arī domāts. Jo klienti man tāpat ir Lielbritānijā, Francijā. Viņiem, ja tu, tā ir realitāte. Ja tu saki, ka tu esi no Latvijas, tad tu esi no Austrum Eiropas. Jā, tā ir diezgan liela. Tā ir diezgan liela patiesībā problēma, un arī mums ir tā, ka ne jau tas, ka tur jāslēpjās baigi vai vēl kaut kā, bet vienkārši cilvēki grib, lai mēs esam pēc iespējas tuvāk viņiem, tā lai var atnākt. Es neslēpjos, cilvēkiem ļoti atklāt to saka, ka es viņus satieku, ka es esmu Latvijas un tā tālāk. Man biznesa ir bāzēta Londonā, jo tas tā arī ir. Un jā, biznesa taisno turēns. Ok, sapratam. Ir ļoti svarīgi, piemēram, ķīniešu klientiem. Es ļoti daudz strādāju ķīniešiem. Es tagad nerunāšu jau tur tādām īpatnībām, bet tā viena īpatnība tomēr ir, ka viņi ir ļoti lieli zīmolu upuri. Ja? Es tā kā nerunāju tā kā no augšas, es vienkārši saku, tas ir mans novērojums. Tas ir pa zīmoliem, un Rīga nav zīmols, Londona ir zīmols, Parīze ir zīmols. Rīga nav. Viņam vajag, viņš atbrauc uz Eiropu nofotografēties, viņš atbrauc atpakaļ uz to Pekīnu, viņš saka, es biju Parīzē, man bija fotogrāfs no Londonas, un viņam tas ir svarīgi. Jā, tas gan to es esmu dzirdējis, un arī es esmu dzirdējis, ka viņi brauc uz, piemēram, uz Londonu taisīt rotas, un atgriežās atpakaļ, un saka, jā, mēs taisam rotas precīzi, tāpat tā kā no Krievijas cilvēkiem arī saka par to, ka jā, Latvija, tad, kad latvietis pārceļās uz Vāciju, ja, tad viņi brauc pie viņa beidzot nevis remontēt rotas, bet gan pasūtīt, tāpēc, kad mēs esam pasūtījuši Vācijā rotas. Tā ir tā lieta, ja. Okay. Vai tev bija kādreiz doma, ka varētu mest mieru kāzu fočēšanai vai nē? Nē. Miers iestājās uz 2 gadiem Covid laikā. Okay. Ja pirms tam arī bija kaut kādas domas par to, ko es daru un tā tālāk, ka tie pāris gadu pauzes diezgan parādīja, ka tas, ko es daru, ka īstenībā tas man ļoti patīk un man ļoti pietrūkst. Kā izrādās, ja viņam bišķi nost, varētu saprast, kas ir tas, kas patīk. Okay. Jā, bija pilnīgs miers šajā ziņā un izrādījās, ka tas kaut kas pēc kā es ļoti ilgojos. Un kad es tur esties kāzās, ļoti labi jūtos. Okay. Kas ir tas, kas tev piepilda fočējot kāzas? Priecīgi cilvēki apkārt, laimīgi cilvēki. Tik vienkārši. Jo cilvēki kāzās apkārt, 99% viņi ir tajā dienā, viņi ir priecīgi, viņi ir laimīgi. Un man patīk fotografēt. Vispār. Okay. Feini. Mēs pirms es uzdodu tev vēl burtiski dažus jautājumus, varbūt kāds no mūsu skatītājiem vēlas tad komentāros ierakstīt jautājumus, es iziešu apskatīšos vēlreiz un tā, bet tu gan jau esi iekomentējis par tām eksotiskajām valstīm un tā, jautājums ir par kāds ir tas feinākais stāsts, varbūt, ko tu atceries, varbūt tas sirsnīgākais stāsts, varbūt vēl kaut kāds tāds patiešām piepildītākais, kas tev ir pa šiem te gadiem bijis, kamēr tu fočē? Šis baigs sarežģīts. Es zinu, jā, lūk, un kamēr tu domā, tu vari arī atteikties no jautājuma, bet tas vienkārši, tas, ko es gribu teikt, ka diezgan bieži, kad cilvēki atnāk, saka, klā, mēs gribam īpašus klasiskus gradzenus, jā, piemēram, jā, tad, bet mums nav nekāds īpašs stāsts, un tad, kad mēs sākam runāt par to, cik īpašs patiesībā ir viņam stāsts, tad viņi tad jā, mums kaut kas ir, jā, lūk, un tā kaut kā. Ivars raksta, paldies par bildēm vēl no 2007. Gada. Ivars Vāveri, jā. Bija tāda lieta, fotografēt. Jā, bija tāda lieta. Okay. Man bija pagarinātā 100 metri, jo tas bija vēl laiks, kad
bija modē fotografēt ar studijas lampām. Tas 100 metra vadu vilkā, protams, sviesmājas ārā. Tas ir, jā, Ivar, bija tāda lieta, kā reiz uz Kāzām brauca mašīna, pilns bagažnieks ar mantām, pilns bagažnieks. Tagad es braucu ar vienu plecu somu zem 10 kilogramiem. Tas ir dēļ tā, ka ir, tās kameras jūtības ir mainījušās vai? Fotografija mainīsies. Tas vairs nav pa kaut kādu, tev vajag tādu vērķi, un tu dabūs to, tev vajag tādu vērķi, tu dabūs to, tu vari būt diezgan ar savu minimumu, un būt galvenais, tev jābūt tajā mirklī, tev ir jābūt tajā sajūtā, un to arī jādabū. Okay. Tu vari, īstenībā, to novšķīt kāzas ar vienu fotoaparātu, vienu objektīvu. Izskatās, ka tu esi vienkārši dabūjis kaut kādu to minimālo setu, līdzīgi tā kā turisti, tad, kad brauc kaut kur, tā kā garos pārgājienos, vai iet garos pārgājienos, jā, tad tur katrs ir no svara un tāds, ka izvērtē vajag vai nevajag šo te, tā kaut kā. Protams, man pat elektrības vats ir pārgājis šī tik īs, ko uzlādēt. Tas vats būtu īsāk. Sapratu. Vēl tad pirms tu varbūt tu arī neatbildēsi, es nezinu par tām īpašajām vai tādām pašām būtiskākajām kāzām. Bet, ja mēs runājam par klientiem, tad ar kādu tev patīk vislabāk un ar kādiem tev ir vissārtāk strādāt pašam? Un ko tu novērtē varbūt klientos visvairāk? Es novērtēju klientos to, ja viņi precās, viņi paši to savu dienu piedzīvo. Viņi paši ir piedzīvo, un viņi paši ir aizņemti ar savām kāzām, un es varu to no malas nofotografēt. Un fotogrāfiem man ir svarīgi būt, lai tas, kas to bildi skatās, lai viņš jūtās klātesošs tam momentam. Tāpēc arī es esmu klātesošs. Un tāpēc būtu ideāli, ja man nebūtu tur baigi jāorganizē. Un tas ir, piemēram, tas, kas notiek tajās angļu kāzās, ka es varu būt klāt, es varu skatīties, es varu fotografēt to, ko es redzu, to es daru. Pretī ļoti daudz fotografēju ķīniešiem savukārt es vairāk esmu tā kā režisors ar fotoaparātu. Respektīvi, ir jārežisē viss no sākuma līdz beigām. Te būs tāda bilde, te būs tāda bilde, te būs tāda bilde, te būs tāda bilde. Un tas viņam ir svarīgi. Tas ir sarežģītāk. Man ir sarežģītāk varbūt, bet man patīk, ja tās kāzas notiek, tās notiek bez manis, bet es viņas piedalos. Tas ir lieliski, jā. Okay. Man vēl viens tāds, es nezinu, vai tas ir provokatīvs, bet arī vienkārši skaties un atbild, kā ir, bet man bija, mums vienmēr, labi, nav tā, ka vienmēr, bet cilvēki interesējās par cenu, par izmaksām. Jautājums, vai tavuprāt, var vēl atrast pietiekami labu fotogrāfu pa kaut kādām samērā mazām naudām? Vai vairs nevar? Es to nezinu. Kā atrast par samērā mazā? Nauda vispār ir relatīva. Nauda tas ir tāds relatīvs jēdziens. It kā absolūts viena vienība, bet vienam tas ir daudz, vienam tas ir maz. Un respektīvi, ja tu gribi lētāk, tu vari atrast fotogrāfu, kurš tikai attīstās, bet tas jau nenozīmē, ka viņam nav skatījums. Respektīvi, jo viņš būt arī students, bet viņam viss var sanākt. Ok, labi. Ja tas ir runa par izmaksām un kā kaut ko dabūt lētāk, tad vienkārši vajag skatīties fotogrāfu, kurš ir ceļa sākumā. Ok, sapratam. Bet, ja viņš ir ceļa sākumā, tad... Fotografēt, varbūt viņam ir baigies nakts. Varbūt, bet vienkārši viņam varbūt ir kaut kādas lietas, kuras viņš, nezinu, tur var izbasīt. Esmu dzirdējis, ka jaunie fotogrāfi paņem un modeļus groza ar rokām, piemēram. Ja, un tas tik nenormāli uzspridzina klientus, ja, ka viņi pilnīgi tur ir neapmierināti visās bildēs. Man tā ir groza ar rokām. Tur ir ķīnietis, un viņš nesaprot angliski, ja, un tu viņam saki, un tad tulks pa vidu, un tu saproti, ka tu esi pazudis tulkojumā, un tu saki, plec drusciņ šitā, un tad tu pakrozi, jā. Okay, īpatnējākais no šajā ziņā man bija Japāņu kāzas, un tās kāzas bija Francijā, un bija tulks viņam sarunāts, Japāņu franču.
Franču valoda nav man stiprā puse. Nu, pa vidu vēl bija dārznieks francūzs, kurš pāris vārdus zināja angliski, un tā mēs klusos telefons spēlējam. Super. Okay. Dārznieks, tulks, klients. Super. Labi. Nu, tas bija viss, ko es esmu sagatavojis. Es gan tur daudz, ko es pastāstījis no šiem jautājumiem. Es iziešu, apskatīšos tā, Ines raksta par to, ka psiholoģiski var neturēt jaunie. Jā, un Jānim bija naks arī ceļa sākumā, kā izrādās, ko es esmu arī piedzīvojis. Tā. Es tagad apskatīšos, vai ir kāds jautājums, un lūdzu, ja ir vēl kādi jautājumi. Tā, es lapojošo, to mēs jau izlasījām, man liekas. Aha. Lūk, bīstams darbs fotografēt, kāzas ne. Ja līga vai sievai kāds kadrs nepatīk, bet, ja godīgi, man bija ļoti nepatīkama pieredze ar rezultātu redzamajiem bildēm tieši pēc apstrādes. Varbūt kaut ko par šo var iekomentēt? Jā, par apstrādi. Apstrādi jāņem vērā, ka tas ir kaut kas, kā lai saka, tagad es uz to var skatīties no jau 20 gadu stāžu. Un tas ir kaut kas tāds, kas ļoti mainās. Kaut kas ir modē šogad, kaut kas bija modē pirms 3 gadiem. Pirms kādiem gadiem 4 visiem bija tādas brūnbaltās fotogrāfijas, nu tā kā krāsas pazūd. Un arī mēs kādreiz taisījām tādas dramatiskas kontrastainas. Un tas šobrīd ir modē tas absolūti tāds vieglais. Bet, manuprāt, arī jau krāsas sāk izzust un tas nav ilgspējīgi. Tāpēc es domāju, ka tas apstrāde, principā viņai jābūt vienkāršai. Tām krāsām ir jābūt labā. Bet runāju par apstrādi, piemēram, es visu fotografēju ravā, un man arhīvs ir stāv 25 cietie diski, es vienreiz skaitīju. Un tas viss arhīvs ir ravā. Un, piemēram, man pavisam, tas bija pagājušajā gadā, viena līga uzrakstīja, kur es fotografēju kāzas pirms 11 gadiem. Un vai nevar albumu uztaisīt, beidzot ir laiks albumu uztaisīt. Es saku, kā var albumu uztaisīt? Jā, man ir arī tās apstrādātās bildes, bet es saku, bet uztaisot tās bildes mūsdienīgas, pārtaisām visu to apstrādi. Viņi piekrīt, un tās izmaksas bija tuvu kāds izmaksām, bet visas tās bildes tika pārstrādātas, tāds kāds tām vajadzētu izskatīties mūsdienās, un tika notikāts albums. Respektīvi, tas, ko es saku pa apstrādi, ja, fotografi, es saku citiem fotogrāfiem arī fotografēja travā un saglabāja travas, un tās krāsas mainās, apstrādes tendences mainās. Un šodien skaties uz 10-15 gadu vecām bildēm, domāju, vai kāpēc tā bija jādara. Okay. Sapratu, tā es vēl izšķirstīšu, paskatīšos, varbūt ir vēl kaut kas. Tā nervu skutinoši, tas bija par Jaunzēlandi. Ines Kalniņa raksta par to, ka piekrītu par laimīgiem cilvēkiem. Un tālāk mēs jā, un tā kaut kā. Tagad filma modē raksta Inese. Jā, par to filmu, jā, bet tāds interesants pasākums. Man ir pāris gadiem iegāja drama skeners, tāds filmu skeners uz 300 kg. Tāda mašīnas tā, tepat tās divas veids mašīnas izmērā. Jā, es fotografēju filmu un skenēju filmas, tāds sirdītos pasākums. Tā krāsa paleta, ko tu dod, ir tāda maigāks krāsas un tāds mīkstāks, tas ir modē. Bet filmai vajag dienvidu gaismu, piemēram, iziet ārā eksporta ielā filmu nofotografēties, kas nav tiekškai. Bet Francijas dienvidu, Itālijas, tāds pēcpusdienu, saulīt, tur gaismu viss kārtībā un tur filmu ļoti labi sanāk. Un tas trends nāk no Amerikas, jo tur tā Dienvidu Kalifornijas gaisma, tur ļoti modē. Okay. Rekordiāni jautā, cik tad ilgi ir jāglabā bildes fotogrāfam un vai ir kādi nerakstīti noteikumi? Nerakstīties noteikti tās, ka fotogrāfam bildes īsti nav jāglabā. Okay. Bet es nezinu. Un starp citu, jā, bija īpatnēs gadījums, tas bija šodien, man viena dāma uzrakstīja, ka klausies, fotogrāfē, jā, tas arī bija pirms, jau bija 24 gads, fotogrāfēja mums kāzas Karību salās, un 4 mēnešus pēc kāzām mēs izšķīrāmies, es visu bildes izmet ārā, bet tagad 10 gadus vēlāk es domāju, klausies, tīri smuks bildes bija, apstīšos, gribētu zināt, kā es izskatījos, kā bija uzpucējusies, tur man tētis vēl jauns un tā.
Viņi prasa, vai ir kāda iespēja dabūt fotogrāfijas. Es saku, protams, ka ir. Nē, es no sākuma teicu, es meklēšu, es apskatīšos, bet es zinu, ka ir. Okay, super. Tas ir labs stāsts, jā, par to, ka paskatīties uz sevi jaunu un tā kaut kā. Man arī Jā, cilvēks, kas šķirās karstumā, sadedzināt albumu, izmest fotogrāfijas, aizmirst tā tālāk, bet pēc kādu laiku tu saproti varbūt to vērtību. Okay. Un tas arī man dod tādu saprašanu, ka tā fotogrāfija, ko es taisu, tas ilglaicīgs projekts. Respektīvi, es fiksēju tagad, bet pēc gadiem 10 rekt cilvēkam interesē, kā viņš izskatījās kādreiz. Tas gan, jā. Tas tikai viens paudzes ietvaros, varbūt pēc tam būs nākamā paudze, kurai interesēs, kā māte tēvi izskatījās. Tas gan. Jā. Un es ļoti, ļoti esmu pateicīgs savai vecmāmai, kur visas bildes ir parakstījusi, kas uz tām bildēm ir. Un kurš gads. Jā, tā ir fantastika. Un šobrīd, tad, kad es taisīju ciltskoku, es tiku līdz 8. līdz 8 faktiski šīs te pakāpes, tad jā, tas bija ļoti, ļoti vērtīgi, ka to varēja redzēt un salikt arī tās bildes un tā kaut kā. Tas bija fēni. Ko jā. Paldies tev liels par sarunu. Paldies arī visiem viesiem, kas piedalījās. Ja jūs uzskatāt, ka ir vērts kādam zināt, tad, vai dzirdēt šo Jāņa stāstu, tad lūdzu padalieties. Un paldies tev arī liels par to, ka tik vienkārši piekriti. Un šobrīd, jā, tas, ko man liekas, ka jā, mūsu klienti kā reizi it kā vēlas kaut ko īpašu, un tā būtiskā lieta ir par to, lai viņi arī šo īpašu saņem, ne tikai fočinē vai tur vēl kaut kādā pasākumā, un arī, kā tu arī teici, ka katrs vai katra līgava ir uz kaut ko tendēta. Katrai ir kaut kas svarīgs, un kaut kā. Tā ir kaut kas. Tas jau pat jāieliek rāmī, līgavains. Tev ir kaut kas svarīgs, man ir kaut kas svarīgs. Tā. Cool. Viss. Paldies tev liels par sarunu. Tu esi ieskandinājis šo te rubriku, un es pirmais viesis, un tik feins viesis un tā. Tā kā tālāk. Super. Labi, tad tiekamies. Jā, tagad jau tiekamies. Kā izrādās. Paldies. Jā. Čau.